Mīļie, priecājos jūs redzēt šeit. Pie manis ir viens īpašs viesis, Jolanta, kura pavisam nesen pabeidza savu pirmo organisma attīrīšanas programmu. Esmu viņu uzaicinājusi, lai viņa padalās ar savu pieredzi, kā jūtās tagad un kā jūtās pirms tam. Jā, Jolanta, varbūt iepazīstini nedaudz ar sevi. Pastāst, kā tu jūties pirms programmiņas un kas tev lika pievienoties. Labdien visiem! Esmu Jolanta no Jelgavas, un man bija arī ļoti smaga operācija 2. maijā iekaisušais apendicīts. Ļoti mocījos, es domāju, nē, kaut kas man ir jādara. Bija ļoti grūti, arī atvesaļošanās. Ļoti tas vēders, visas tās zarniņas ļoti sāpēja. Es piereģistrējos, un sākumā es sāku lietot koralmainu ūdentiņu. Un tiešām neticēsiet, uzreiz tik labi pēc nedēļas jūtu to labo sajūtu, kad arī vairs nespiež tās zarnas, viss labi. Es sāku vispār ar koralmainu ūdeni. Pirmkārt, pirms Coral Club man bija visu laiku tāda apātija, gara stāvoklis, par katru sīkumu uztraucos. Un tad sāku lietot šo koralmainu ūdeni, uzreiz arī radās enerģija, par katru sīkumu neuztraucos, tāds pozitīvisms radās. Tad es sāku lietot šo paku. Tagad nesen mēnesi jau būšu izlietojusi Go paku. Un arī ļoti labi jūtos, enerģijas pilna, nav noguruma, uzlabojies ir miegs. Arī vēdera izeja ir uzlabojusies, jo iemācījos pareizi dzert ūdeni, no rīta siltu ūdeni ar to koralmainu. Vēdera izeja ir uzlabojusies, vispār viss ir uzlabojies, liekas. Tā. Jā, padalies varbūt, kā iepriekš, vai tu iepriekš dzēri, cik daudz tu dzēri ūdeni? Es sāku koralmainu pamazām. Ar puslitriņu, tad palielināju devu, tagad es dzeru 2 litri dienā. Bet sākumā pamazām, lai organisms pierod. Jā. Ļoti jūtu atšķirību, ļoti. Priecājos to dzirdēt, noguruma, ir pozitīvisms vairāk, visos sīkumus, tā kā tu neuztraucies par katru sīkumiņu. Un šajā pakā ir ļoti laba tas koralmainu ūdentiņš, lecitīns, kas pabaro mūsu šūniņas visas. Tad arī grifonī man ļoti labi palīdz, tāda smaidu darbā, visu domā, kas ar mani. Bet, ja jautātu, es paskaidrotu, bet, pat cik darbā tur laiciņi mums nav tirzniecībā, tad, jā. Un kas tur vēl bija, tā es atvainojos. Jā, šī, kas arī palīdz, papāja arī palīdz. Superflora arī. Šis man ļoti palīdz, no rīta tukšā dušā 2 tās kapsuliņas, tā kā arī palīdz tam zarniņām. Jā, varam sakārtot ar mikrobiomu. Jā, jo arī tā man bija problēma tur. Tā kā esmu ļoti priecīga, ka esmu atradusi šo kompāniju. Tā. Jā, ļoti priecājos dzirdēt, Jolanta, jo tiešām, kad organisms sāk mums attīrīties, mēs jūtam to vieglumu ķermenī un parādās arī skaidrāks prāts, vai ne? Enerģija un dzīvesprieks pat atgriežas. Jā. Un kā tev šķiet, kas bija pats lielākais tāds iegūms no šīs programmas? Tas, kad jūtu, kad attīrās tas organisms, es arī svaru esmu zaudējusi 10 kilogrami. Man bija 89 kilogrami, jā. Un tagad ir 79. Ja es pareizi saprotu, tad tas viss kopš tu sāki koralmainu ūdentiņu dzert, vai ne? Jā. Es sāku ar koralmainu nopietni. Plus vēl man patīk mūsu kokteļi, 4 veidi viņiem ir, ko es dzeru tā kā ar paniņām. Ļoti patīk arī. Fantastiski. Jā, paldies tev, Jolanta, ka padalījies. Paldies, jo aptiekas tie uzturbagātinātāji sintētiskie noteikti nestāv klāt. Es iesaku jebkuram izmēģināt. Jo mūsu organismā ļoti daudz sliktu vielu ir, to es esmu sapratusi katram. Es pat bērniņam, tagad man bērniņš ir ar īpašām vajadzībām, viņai tā agresīvā forma, un arī tagad dodu lecitīnu, zivju eļļu, visi produkti ļoti labi kvalitatīvi, viņa jūt uzreiz liekas, kad ir mierīgāka arī. Jums tā agresīvā forma ir. Jā, arī labās taukskābes ļoti labi. Jā, pabaro smadzenīs. Jā, pabaro smadzenīs. Jā, es pati tagad lietotu
zivju eļu arī. Actiņām ir labi arī. Jā, Jo liekas, man tā tīrs. redze arī tālumā slikta, un tad liekas, ka tā kā pabaro arī tās acis. Es arī mūsu acu vitamīniņus lietoju, man tālumā redze slikta ir. Ar liekas tā kā Saki, vai redzi ir uzlabojusies. uzlabojusies? Jā, liekas, ka jā, nu tā Fantastiski. mazliet. Jā, Viņš ir kas vēl? ilgstoši jālieto. Jā, tā kā ejam nākošos solīšus, un jā, noteikti būs vēl daudz fantastiski Jā, rezultāti, jā. Noteikti iešu nākamo detoks plus, nu tāda doma ir. Jā, tavu Un rezultāti tad tiešām ir pārējo ļoti domu. iedvesmojoši. Jā, Tas tikai paldies. parāda, kad mēs dodam ķermenim iespēju atjaunoties, tas vienmēr mūs atalgo ar veselību, ne? Un labsajūtu. Tā kā, jā, ja kāds no jums, kas klausās, jūt, ka laiks restartēt ķermeni, atgūt enerģiju, varam pievienoties nākamajai ķermeņa attīrīšanas programmai. Jā, mēs sākam katru mēnešu 1. datumā. Un jā, tad tā ir iespēja saņemt atbalstu, recepti, zināšanas, jā, un vienkārši būt kopā ar līdzīgi domājušiem cilvēkiem, kas iet to pašu ceļu, jā, uz veselību. Jā, tā kā, ja vēlaties uzzināt vairāk, sazinieties ar Jolantu. Jolanta visu jums pastāstīs. Jā, tā kā tā, paldies tev, Jolanta, par sarunu. Jā, paldies jums par visu, par jūsu konsultācijām. Katram iesaku. Nu, tā kā uzlabot savu veselību, jo veselība ir dārgāka par visu. Jā, jo ja mums nav veselības, ko tad mēs darīsim, vai ne? Jo tā ir pats svarīgākā lieta. Jā, tā kā tā arī ir, jā. Tā kā jā, es ceru, ka bija noderīgi, un tad jau uz tikšanos projektā. Jā, paldies.